Iztēlojieties, saule riet, krāsojot debesis virs tirkīs zilajiem ūdeņiem. Sambas ritmi piepilda gaisu. Šī ir Salvadora, enerģijas pilna pilsēta Brazīlijas austrumu krastā. Plūst kultūra, vēsture, dabas skaistuma. Turisti bieži par Salvadoru, taču šī pilsēta piedāvā unikālu un neaizmirstamu pieredzi tiem, kas meklē piedzīvojumus. Esiet gatavi ļauties Salvadoras dzīvīgajam garam, kur katrs stūris sola jaunus atklājumus. No rosīgajiem tirgiem līdz pat kapoeira dejotāju akrobātiskajām kustībām, Salvadora ir īsts baudījums maņām. Lai patiesi izprastu Salvadoru, mums jāiedziļinās tās aizraujošajā vēsturē. Dibināta 1549. gadā kā Brazīlijas pirmā galvaspilsēta, Salvadora ieņēma centrālo vietu valsts koloniālajā pagātnē. Neskatoties uz vergu tirdzniecības šausmām, Āfrikas kultūra ir atstājusi neizdzēšamu ietekmi uz šo pilsētu. Mūsdienās Salvadora ir dzīvesprieka un afro-brazīliešu lepnuma simbols. Salvadorā ir tik daudz ko redzēt un darīt. Šī ir vieta, kas pilna ar apslēptu skaistumu. Dodieties pastaigā pa Pelourinho ielām, kas ir iekļautas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Jūs varat apbrīnot krāsainas koloniālās ēkas, kas pilnas ar mākslas galerijām, veikaliem un dzīvīgiem bāriem. No Porto de Barra pludmales zeltainajām smiltīm līdz klusajām līčiem visu svēto līcī, Salvadorā var atrast savu paradīzes stūrīti. Sagatavojieties ceļojumam laikā, mums ienirstot bagātajā Salvadoras vēsturē. Mūsu galamērķis ir Pelourinho, UNESCO pasaules mantojuma vieta un spilgts apliecinājums pilsētas ievērojamajai pagātnei. Koloniālajā laikmetā šī teritorija bija nozīmīgs vergu tirdzniecības centrs. Mūsdienās ēku košās krāsas atspoguļo to cilvēku dzīvesprieku, kuri šo vietu sauc par savām mājām. Pastaigājoties pa Pelourinho šaurajām bruģētajām ieliņām, mēs atrodam stāstus par pretestību, izturību un kultūras saglabāšanu. Pelourinho mantojuma neatņemama sastāvdaļa ir tās vergu tirdzniecības vēsture, taču šis rajons drosmīgi raugās uz savu pagātni. Šodien šis rajons ir kultūras pasākumu vieta, kas liecina par pārmaiņām. Pretošanās gars Pelourinho joprojām ir dzīvs, un tas atspoguļojas tās mākslā, mūzikā un dzīvajās tradīcijās. Lai patiesi iepazītu Pelourinho, jāapmeklē tās skaistās baznīcas. Ieiet San Francisco baznīcā, portugāļu baroka arhitektūras šedevrā un ļaujieties tās greznajam interjeram. Ieskatoties vērīgāk, pamanīsiet interesantu katoļu ikonogrāfijas un Āfrikas simbolu sajaukumu, atgādinājumu par kandomblē tradīciju klātbūtni. Visapkārt skan bungu ritmi un valdzinošā samba mūzika, aicinot jūs šī dzīvespriecīgā rajona sirdī. Pelourinho ir īsts acu prieks, kā kaleidoskops, kas pilns ar košām krāsām, kas atspoguļo tās iedzīvotāju dvēseles. Ēkas pašas par sevi ir mākslas darbi ar to fasādēm, kas krāsotas košās krāsās. Pastaigājoties pa ielām, pievērsiet uzmanību ēku smalkajām detaļām, skaistiem kaltiem dzelzs balkoniem, krāsainām sienu gleznojumiem un mākslinieciski rotātām durvīm. Pelourinho gars nav redzams tikai arhitektūrā. Pašas ielas ir dzīvības un krāsu pilnas, sākot no cilvēku košajiem tērpiem līdz pat krāsainajiem tirgus stendiem. Šeit, Salvadorā, mūzika nav tikai kaut kas, ko dzird. Tā ir valoda, kas plūst cauri pašiem pilsētas pirkstiem. Pastaigājoties pa Pelourinho dzīvīgajām ieliņām, ļaujieties, lai mūzika jūs vada. Gaiss vibrē ar sambas ritmu, ievedot jūs pasaulē, kur mūzika un kustība saplūst vienā. No spontāniem ielu koncertiem līdz rosīgiem naktsklubiem, Salvadoras enerģija ir vienkārši lipīga. Šīs ir Āfrikas balsis, kas šķērsojušas okeānu un iesakņojušās Salvadoras muzikālajā dvēselē. Salvadora mūzikas mantojums ir daudz vairāk nekā tikai ielu muzikanti. Lai iepazītu īstajā mūzikas garšu, jādzird olodumu. Grupa ir kļuvusi par mēroga afro-brazīliešu kultūras simbolu. Ja meklējat ko mūzikāku, apmeklējiet pilsētas samba, kur varat dejot līdz rītmai. Mūzika un Salvadorā ir nesaraujāmas un nav labākas, kur to redzēt kā radusies Salvadoras pirms gadsimtiem un tagad mīļota tradīcija pasaulē. Rojot capoeira, vērsiet uzmanību mūzika rada maģisku dialogu, kustību un skatu. Garšas piedzīvojumi, doties Bahija kulinārijā pasaulē, kas ir neaizmirstams ceļojums gatavībā. Bahija ēdiens nav pārtika, tas
masīvas svinības, Āfrikas pamatiedzīvotāju un Portugāles garšvīciju sajaukums. Ir piepildīts ar vielu kā čimeņu, koriandra un dende. Dende savu spilgti oranžu ir iegūta no Āfrikas augļiem. Pirmajām lietām, kas piesaistību Bahija ir to spilgtās krāsas, kas atspoguļo svaigos un vietējos produktus, kas veido katra ēdiena pamatu. Salvadorā jūsu kulinārais piedzīvojums nebūtu pilnīgs, neizmēģinot ikonisko mokeku, zivju ēdienu, kas lieliski atspoguļo Bahijas virtuves būtību. Šis ēdiens ir īsts garšu un tekstūru baudījums. Brīnišķīgs svaigu zivju, kokosriekstu piena, dendeeļas un aromātisku garšvielu sajaukums. Kamēr mokeka lēnām gatavojas, garšas saplūst un pastiprinās, radot kulinārijas simfoniju, kas apburs jūsu garšas kārpiņus. Lai gan mokeka ir īsta Bahijas virtuves karaliene, Salvadoras ēdiens piedāvā daudzveidību un pārsteigumus. Lai iepazītu Āfrikas mantojumu, noteikti jānobauda akaražē gardas, fritētas bumbiņas no melnacainajiem zirņiem, sīpoliem un garšvielām. Ja esat saldumīlis, iesakām kinģīmu, tradicionālu Brazīlijas desertu, kas gatavots no olu dzeltenumiem, cukura un kokosriekstu. Lai ko jūs meklētu, Salvadorā to noteikti atradīsiet. Ārpus pilsētas sienām tevi sagaida īsts paradīzes stūrītis. Lai gan Salvadoras sirds ir kultūras un enerģijas pilna, ārpus tās bruģētām ielām plešas brīnišķīga daba. Iedomājies, bezgalīgas zeltainas smilšu pludmales, ko apskalo Atlantijas okeāna tirkšķīgi zilie ūdeņi. Atstājot aiz sevis pilsētas burzmu, gaisā jūtams sāļais jūras aromāts un ausis lutina maiga viļņu šalkšana, tiem lēni ripojot krastā. Neatkarīgi no tā, vai meklē piedzīvojumus, mierīgu atpūtu vai abus, Salvadoras pludmales piedāvā kaut ko īpašu ikvienam. Porto de Barra – vieta, kur vēsture satiekas ar horizontu. Porto de Barra ir mūsu pirmais pieturas punkts šajā pludmales ceļojumā. Pludmale, kas apvieno vēsturi, kultūru un dabas skaistumu. Atrodas pie visu svēto līča ieejas. Porto de Barra ieņem īpašu vietu gan vietējo iedzīvotāju, gan turistu sirdīs. Pastaigājoties pa mīkstajām, zeltainajām smiltīm, pievērsiet uzmanību Farol de Barras skaistumam. 100 gadsimta bākai. Veltiet laiku, lai izpētītu Forte Santa Maria 16. gadsimta cietoksni, kam bija svarīga loma pilsētas aizsardzībā. Meklējiet apslēptās pludmales. Lai gan Porto de Barra pludmalē ir savs šarms, Salvadoras piekrasti ir īsts dārgums, kas gaida, kad to atklās. Atstājiet pilsētas kņādu aiz muguras un atrodiet daudzas slepenas pludmales, katru vēl skaistāku par iepriekšējo. Šīs ir vietas, kur varat izvairīties no pūļiem un baudīt neskartas dabas skaistumu. Dodoties uz ziemeļiem gar piekrasti, jūs atradīsiet Flamengo pludmali, kas pazīstama ar savu mierīgo ūdeni un elpu aizraujošajiem skatiem. Tā ir lieliska vieta, kur peldēties, snorkelēt vai vienkārši atpūsties smiltīs, klausoties viļņu nomierinošajā skaņā. Tiem, kas meklē piedzīvojumus, dodieties uz dienvidiem uz Forte pludmali, kas ir iecienīta sērfotāju un dabas mīļotāju vidū. Pazīstama ar saviem spēcīgajiem viļņiem un mierīgo atmosfēru, Forte pludmale ir iecienīta vieta tiem, kas vēlas iekarot viļņus. Neatkarīgi no tā, kuru pludmali izvēlaties, viena lieta ir skaidra. Salvadoras piekrasti ir paradīze, kas gaida, kad to izpētīsit. Tāpēc paķeriet līdzi peldkostīmus, uzklājiet sauļošanās krēmu un sagatavojieties, lai jūs pārsteigtu šī Brazīlijas apslēptā dārguma skaistums. Lai vislabāk izbaudītu savu tropisko atvaļinājumu, kad jūs vēlētos iejusties Bahijas ritmā. Plānojiet ceļojumu uz Salvadoru un Bahiju. Lieliska izvēle. Bet pirms jūs sakravājat somas un ieliekat savas deju kurpes, parunāsim par labāko laiku, kad šeit viesoties. Pateicoties tropiskajam klimatam, Salvadora ir viesmīlīga visu gadu, taču izvēloties kādu no 3 unikālajiem gadalaikiem, varat piedzīvot ko patiesi neaizmirstamu. Tiem, kas dievina sauli un jūru, ideāls laiks ceļojumam ir no septembra līdz martam. Iztēlojieties sevi atpūšamies Porto de Barra pludmales smiltīs, rokās turot atspirdzinošu kaipiriņu, bet virs galvas zilas debesis. Šajā laikā Salvadora ir enerģijas pārpilna un piedāvā spilgtus svētkus, piemēram, karnevālu un Jemansas festivālu, skaistu pasākumu, kas veltīts afro-brazīliešu jūras dievietai. Ja vēlaties mierīgāku atpūtu, apsveriet ceļojumu laikā no aprīļa līdz jūnijam vai augustā un septembrī. Laiks joprojām ir silts un patīkams,
un neregulārie lietus gāzieni tikai padara pilsētas krāsas vēl spilgtākas. Turklāt šajā laikā varēsiet izbaudīt personiskāku pieredzi, jo turistu ir mazāk un ir vairāk iespēju iepazīt vietējo kultūru. Atcerieties, neatkarīgi no tā, kuru laiku izvēlaties ceļojumam uz Salvadoru, jūs vienmēr sagaidīs sirsnīga atmosfēra un pilsētas valdzinošā enerģija. Atrodi savu ceļu uz paradīzi. Šis ir tavs ceļvedis Salvadoras iepazīšanai. Tagad, kad esat izvēlējušies īsto laiku, lai izbaudītu Salvadoras burvību, apskatīsim dažus praktiskus padomus. Pa šo dinamisko pilsētu ir viegli pārvietoties, pateicoties tās daudzveidīgajam un efektīvajam sabiedriskā transporta tīklam. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties iepazīt pilsētu savā tempā vai sekot līdzi vietējo iedzīvotāju ritmam, ikvienam ir piemērots transporta veids. Tiem, kas vēlas iejusties vietējo iedzīvotāju ikdienā, autobusa brauciens Salvadorā ir īsts piedzīvojums. Šie krāsainie un bieži vien pārpildītie transporta līdzekļi ir pilsētas dzīves atspoguļojums, piedāvājot ieskatu vietējo iedzīvotāju ikdienas gaitās un saskarsmē. Neaizmirstiet paņemt līdzi monētas, jo autobusu vadītāji pieņem tikai skaidru naudu. Ja vēlaties ērtāku pārvietošanās veidu, taksometri ir viegli pieejami visā pilsētā. Noteikti izvēlieties oficiālos taksometrus ar sarkanām numura zīmēm un vienojieties par cenu pirms iekāpšanas, it īpaši, ja neesat pazīstams ar apkārtni. Populāras un uzticamas ir arī tādas transporta lietotnes kā Uber un Vincent Vemester, kas piedāvā ērtības un caurspīdīgu cenu noteikšanu. Piedzīvojumu kārajiem turistiem, kas vēlas atklāt Salvadoras apslēptos dārgumus, automašīnas noma var būt praktisks risinājums. Tomēr ņemiet vērā, ka autovadīšana Salvadorā var būt izaicinājums šaurās ielas, intensīvas satiksmes un ierobežotu stāvvietu dēļ. Ja izvēlaties braukt ar automašīnu, esiet gatavi šim izaicinājumam un apsveriet iespēju izmantot GPS navigācijas sistēmu, lai orientētos pilsētas ielu labirintā. Salvadora piedzīvojums tevi. Tas ir ieskats Salvadoras vēselē, pilsētā, kas dejo sava pavadībā. Gatavs apmainīt ikdienas neparasto, dienu sambas ritmu, pārvērst savu brīvo krāsu, garšu un mozaikā, kas raksta tieši Salvadorai. Aicinām tevi iepazīt, atrast savu Salvadoru, pazust šaurajās ieliņās, baudīt garšu festivālu, ļauties mūzikai un sekot tās ritmam un sajust vietējo siltumu. Tas ir vairāk nekā ceļojums. Tā ir maņu svētki, dzīves svinēšana un atmiņas, kas paliks ilgi pēc tam, kad būsi pametis krastu. Paldies, ka devāties kopā ar mums šajā virtuālajā piedzīvojumā. Neaizmirstiet atlikt patīk šim video, abonēt kanālu un padalīties ar to ar draugiem, kam patīk ceļot. Rakstiet komentāros, kas jūs visvairāk piesaista Salvadorā. Mēs labprāt uzklausīsim jūsu pieredzes stāstus no